Čau! Vingrināšanas programmas ir baigi jautrā lieta, un katram mājās arī gadīsies kāds inventārs. Piemēram, dvielīši. Dažādu krāsu, biezumu, būtu gan vēlams, lai abi divi būtu vienādi. Šodien man palīdzēs Dārta. Čau! Un mēs esam gatavi vingrot. Kā tu? Pirmajam vingrinājumam izvēlies tādu grīdas virsmu, lai tā slīdētu. Noliec divus dvielīšus uz grīdas un kāp virsū. Rokas noliec krūtīm priekšā līdzsvaram, nedaudz sagrupējies uz priekšu, uzmetot pavisam mazu kūkumu, bet neuzraujot plecus, un veic izklupienu atpakaļ, slidinot vienu kāju atpakaļ un ceļoties augšā. Uz ieelpu laid lejā, uz izelpu celies augšā, nesteidzies, izpildi to lēnām, mierīgi un ar spēku. Tie ir izklupieni ar dvieli. Izklupieni sānis būs nākamais tavs vingrinājums arī uz paklājiņiem un nodarbinās kājas iekšējo un ārējo muskultūru. Un ne tikai. Nostājies uz paklājiņiem, rokas līdzsvaram, vēders stingrs iekšā, mugura nedaudz uzapaļota un veic izklupienu sānis ar kārtīgu iesēdienu. Slidini kāju sānis, bet centies saliektajai kājai, lai celis neiziet tālāk par pirsgalu. Tas atrodas vislabākajā gadījumā tieši virs potītēm. Nesteidzies un lēnām šļūc uz vienu pusi, celies augšā un uz otru. Šie ir izklupieni sānis uz dvielīšiem. No bērnības atceries varbūt tādu disku, tāds šķīvīts bija, uz kuru stāvēja un grozījies. Tas ideāls vingrinājums vēdera sānu muskuļiem. To pašu mēs varam darīt uz slīdošas virsmas uz dvielīšiem. Dārta kāp virsū, rokas augšā, krūšu augstumā, ar tām palīdzēs iegriezties un savā tempā ērti, mierīgi, nesteidzoties, neaizmirstot par to, ka var arī elpot. Griezies uz vienu uz otru pusi. Ļoti labi sajūtīs vēdera sānu muskuļus. Šis ir šķīvītis. Šajā vingrinājumā, kas ir domāta kāju iekšējās muskultūras nostiprināšanai, dvielīšus vajadzēs saliecīt jau biezākā kārtā, lai ceļiem būtu mīksts apakšā. Apsēdies ar ceļiem uz dvielīšiem, nostājies taisni, rokas aizliec aiz galvas. Ja nevar noturēt līdzsvaru, liec tur, kur ir ērti. Vēders ievilkts un sāc vingrinājumu. Ceļus velc uz āru, uz iekšu, uz āru, uz iekšu. Atrodi sev ērtāko amplitūdu, lai tu arī pieceltos kādreiz augšā un nepaliktu lejā. Un arī mēģini neatliekties mugurā. Vēderam jābūt stingram, mugurai pavisam viegli nopaļotai. Neaizmirst elpot. Šī ir ceļu slidināšana pa grīdu. Šis vingrinājums attīstīs visu tev ķermeņa lejasdaļu un arī muguru un vēderu. Apgulies uz muguras, pēdas uz dvielīšiem, rokas gar sāniem, atbalsties, pacel dibenu gaisā un nekad vairs nenolaid. Stingri dibens pacels gaisā. Izslidini vienu pēdu uz priekšu un velc atpakaļ. Mēģini gurnas noturēt uz vietas.
Cel viņus uz augšā tā, lai dibens saspringtu. 7 reizes izslidina vienu kāju un pēc tam pārēj uz otras kājas kustināšanu aiziet. Joprojām gurni augšā pacelti. Pildi vingrinājumu tieši tik ilgi, cik tev ir ērti. Šī ir pēdas izslidināšana. Nākamajā vingrinājumā mēs imitēsim logu mazgāšanu. Apsēdies uz ceļiem, balstā uz ceļiem, plauksas uz dvielīšiem, vēders stingri ievilkts, mugura viegli noapaļota. Un tad veic 2 logu mazgāšanas kustības sānes, tāpat ar otru roku. Zīmē apļus pa grīdu. Roka, uz kuras tu balsties, saliecās un iztaisnojās. Šis vingrinājums attīst ne tikai roku, krūšu, plecu muskultūru, bet arī vēderu un muguru. Tā ir logu mazgāšana. Joprojām atzīstot pumpēšanos par efektīgāko no ķermeņa augšdaļas treniņiem, es jums piedāvāju slidināšanos uz dvielīšiem. Tātad ceļi ir uz grīdas, vēders ir ievilkts, mugura viegli noapaļota, rokas ir uz dvielīšiem. Veic tādu kā pumpēšanos ar rokas izslidināšanu sānis. Nemēģini noliekties līdz pašai grīdai. Tieši otrādāk, tu vari pavisam viegli pastumt dvieli sānis un mazu gabaliņu palaisties uz leju. Ieelpojot dodies sānis, izelpojot augšā. Šī ir pumpēšanās ar roku slidināšanu. Turpinājumā vingrinājums uz vēdera, guļot uz paklaiņa, un dvielīši palīdzēs slidināt rokas pa grīdu, lai attīstītu muguras muskultūru. Ļoti vienkāršs un viegls vingrinājums dziļās muguras muskultūras nostiprināšanai. Galvenais nesasprindzini kaklu, skaties joprojām grīdā. Pieri ir vērsts pret grīdu, ieelpo un uz izelpu velc rokas apli uz leju. Centies nesaspringzināt dibenu un kājas. Šis vingrinājums ir roku apļošana. Joprojām attīstam muguru un rokas. Laidies lejā uz vēdera, rokas uz dvielīšiem. Izstiep rokas taisni. Tad ar vienu roku ar spēku atspiedies pret grīdu, bet otru velc sānis. Mēģini plecus neizvirzīt uz atpakaļ, lāpciņas savilkt kopā un nesaspringzināt kaklu. Skats ir visu laiku grīdā. Lēmanām un nesteidzīgi. Uz izelpu velc klāt un uz nākamo tāpatās. Nesteidzies un izpildi vingrinājumu lēnām un nesteidzīgi. Šī ir elkoņa pievilkšana uz grīdas.
Arī vēdra presīti var izpildīt, vingrojot ar dvielīšiem. Gulies uz muguras, rokas uz dvielīšiem, ieelpo un uz izelpu celies augšā, atraujot lāpstiņas no grīdas uz izelpu, nesaspringzinot kaklu. Kā iemācīties nesaspringzināt kaklu, to apskaties vēdra presa vingrojuma kompleksā. Un pēc tam tādas pašas kustības sānis, pastiepies ar vienu roku sānis 2 reizes, nesteidzoties to pašu uz otru pusi. Mēģini sajust vēdra sasprindzinājumu maksimāli, kad uzcelies augšā. Un tad atkal sānis. Tā ir vēdra prese ar dvielīšiem.